Labdien, cienījamie rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji! Es esmu Oļegs Burovs, Rīgas mera kandidāts no partijas Gods kalpot Rīgai un Zaļo un Zemnieku savienība. Saraksts numur 1. Jūs mani droši vien ziniet par vairākiem izdarītiem darbiem Rīgas pilsētā. Tas ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Nacionālo Mihaila Čehova teātre, Vevkultūras pils, Ziemeļblazma, Pirma slimnīca un, protams, Meža parks, kur mēs pašlaik šobrīd esam. Man un mūsu komandai ir reālais piedāvājums uz nākamajiem 4 gadiem Rīgas pilsētā. Mūsu sarakstā ir izcili profesionāli, sociāla un veselības joma. Godājumie rīdzinieki, mani sauc Juris Radzēvičs, es esmu Rīgas domas deputāts un sociālo jautājumu komitejas vadītājs. Ik viens zina, ka ģimenes pamats šūna ir ģimene. Ģimene, kurā vecāki rūpējās par saviem bērniem un bērni atbalsta savus vecākus. Līdzīgi mēs varam arī teikt attiecībā uz pilsētu, kurai jārūpējās par saviem iedzīvotājiem. Un tas nozīmē atbalstu gan pie bērnu piedzimšanas, gan arī senioru vecumā, kad varbūt kāds tuvinieks ir ar demenci. Mēs esam ieplānojuši, ka ir nepieciešams ģimenei sniegt atbalstu vismaz 1500 eiro apmērā pie bērnu piedzimšanas. Tas nozīmē arī virkni pakalpojumu, kas būtu jāsniedz visai ģimenei. Tas nozīmē arī pabalstus un atbalstu senioriem 200 eiro apmērā, ja šāds nepieciešamība rodās. Mēs arī runājam par to, cik problemātiski ir saņemt atbalstu, ja kāds tuvinieks sirgst ar demenci. Un arī šis atbalsts mums ir ieplānots tuviniekiem. Mani sauc Stela Lapiņa, un mana ikdiena jau ļoti ilgus gadus ir saistīta ar veselības aprūpi, ar dažādu uzņēmumu vadību. Un šodien mana ikdiena paiet Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari un Latvijas universitātē. Un mēs zinām, ko darīt, un mēs zinām, kā darīt veselības aprūpē Rīgas pašvaldībā. Mūsu partijiem ir dziļa pārliecība, ka nav nekā svarīgāk par cilvēka veselību. Tas ir vissvarīgākais, kas vien var būt jebkuram cilvēkam. Tāpēc mēs atbalstīsim veselības aprūpes nozares darbiniekus, primāro veselības aprūpi un veicināsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un noteikti atbalstīsim topošos medikus, topošos studentus, piešķirot stipendijas, lai pēc studiju beigšanā viņi varētu sākt strādāt mūsu pašvaldības veselības aprūpes iestādēs. Mēs apņemamies un mēs seksim mūsu Rīgas iedzīvotājiem, mūsu senioriem veselības aprūpes izdevumus 200 eiro apmērā gadā. Mani sauc Ausma Cimdiņa, un es esmu Latvijas universitātes profesore. Manuprāt, Rīgas un Latvijas attīstības potenciāls ir attīstīta infrastruktūra, cilvēku un dabas resursi. Cilvēku kapitāls kā pamatā ir izglītība, visos tās līmeņos kvalitatīva un daudzpusīga izglītība. Un Rīgai kā Latvijas galvaspilsētai, kā Latvijas kopsaucējam, šajā ziņā ir īpaša misija. Tālāk Gods kalpot Rīgai strādās, lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas augstskolām, ar universitātēm, ar zinātniski-pētnieciskiem institūtiem, ar radošām personībām un radošajām industrijām jēdziena visplašākā nozīmē. Balsojot par stipru un gudru Rīgu, balsosim par stipru Latviju. Aicinu Rīgas domes vēlēšanas 7. jūnijā balsot par Gods kalpot Rīgai un Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 1. Mēs zinām, kas Rīgai ir jādara.